Evitiņa, labrīt! Labrīt. Nu, atgriezusies esi. Es atgriezusies no mazas atpūtas, kā mini atpūtiņā. Jā, un man tev ir sliktas ziņas un labas ziņas. Sliktās ziņas ir tādas, ka Kārlis iet projām uz jauno savu darba vietu, jo mums vajag jaunu darbinieku. Tev būs jauns kolēģis. Tā kā meklējam kolēģi, kurš varētu aizstāt Kārli, varbūt labāk, bet diez vai varēs atrast labāk par Kārli. Grūti būs ar konkurēt ar Kārli, kādu laktiņu viņš ir uzlicis. Jā, un par šitām dienām ir daudz atsūtījuši savus CV uz darbs@karbē.lv. Tos es izskatīšu rītā un sazināšos ar tiem, kuri ir atsūtījuši CV mums. Tā kā, ja tu vēl neesi iesūtījis CV un tev ir vēlme tapt par mēmāko perekupu, peregonu un padboru un auto ekspertu, tad droši sūti savu CV uz darbs@karbē.lv. Un jā, ja jūs gadījumā par pagājušo nedēļu neesat saņēmuši atbildi, esat iesūtījis pieteikumu, lūdzu sazinieties ar maniem, jo es 50% strādāju, 50% atpūtos un varu kaut ko palaist garām. Iet runa par nevis darba pieteikumiem, bet par finansējumu. Mēs jau tikai par finansējumu runājam, ne par ko citu. Labi, kur viņus var sūtīt? Arī, kur klienti vispār pieteikties finansējumu, šeit Kārbē mājaslapā auto leasings un pieteikties leasingam. Un šeit aizpild anketiņu un es sazinos, vai arī WhatsAppiņā var sūtīt man ziņas, ja neesmu saņēmis atbildi, vai varat izskatīt. Un, ja arī jāpalīdz sakārto kredītu vēsturi, tad sazināties arī ar Evitiņu, izstāstīt, kas jums jādara. Kas ir jāizdara, jo šodien es skatos ļoti daudz pieteikumu ir sanākuši un daudziem ir aktīvi kavējumi reģistros. Varbūt cilvēciņi daudz arī nezin to, kā šodien noskaidroju. Tāpēc sazināties un es jums palīdzēšu sakārtot arī to sadaļu, lai viss būtu šitā un šitā. Un, protams, ja sakārtosiet to sadaļu, tad arī būs procentu likme daudz mazāk. Tā kā sūtiet darba CV uz darbs@karbē.lv un, ja finansējums interesē tad uz leasings@karbē.lv vai uz WhatsApp tālruņa numuriņu 272 255 277. Jā, 27 255 277, bet vienkārši iet mājaslapā, tur ir zaļā podziņa, uzspiež tisu leasings un sazināties ar Evitiņu pa taisnām. Visiem jauka diena, čau!